un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds. Podkāsts Beats un vārds sadarbībā ar Dēlēt EHRFM podkāstu sadaļā, kā arī Hiphops LV YouTube kanālā. Aiziet, šodien pie manis ir ciemiņi, biedri mani, un draugi, un labi vienkārši cilvēki pa dzīvi. Prospekti, daļa no prospektiem, bet atsevišķi, tā teikt, iepazīstinot, pirmais ir Qmans, jūs jau zinat, OG Monte Carlo un Edo. Jo. Mēs te tādā mazā sastāvā, es jums pateikšu godīgi, es arī tā kā esmu no prospektiem, bet es šoreiz izlikšos, ka es neko nezinu, un es vienkārši prasu jums jautājumus. Tu nepazīstinos, jā? Nē, es pazīstu. Vispār es jau jums šodien teicu, ka pazīstamiem, jo vairāk pazīstams cilvēks, jo grūtāk izdomāt, par ko runāt, un jo viss liekas tā kā daļa liela zinām, un pašam varbūt tas neliekas tik interesanti, bet skatītājiem, hei, moš, ka tev liksies interesanti. Kas ir Periklis? Nē, šo atstāsim uz vēlāk. Jā. Labi, es zinu to prospektu plāte jau kādu laiciņu. Tad jautājums pirmais. Cik tālu ir beidzot plāte? Mēs esam... teiksim, 98% izdarījuši no tā, kas ir ieraksti. Un mēs izmērījām, 98. Jā, tieši matemātikas aprēķins formula. Es teiktu, mācos matemātiku beidzot. Bet palicis ir principā tikai miks. Attiecīgi, mēs esam ļoti tuvu, ļoti tuvu līdz galapunktam. 98% tas ir pabeigts, bet miks ir, tas nav 98%, vai ne? Nē, miks ir jāsāk no nulles. Attiecīgi, tas aizņems mums kaut kādu mēnesi, varētu teikt. Tas ir atkarīgs no Zaņāra un no tevis. Jā, es arī pieteicos uz miksu palīgā, bet tad jau redzēs. Mēs ar Zaņāru izdomāsim. Tieši tā. Un tas jau uz jums tagad. Jā, bet cik jums man dīvaini vienmēr. Es atceros kaut kad pirmo reizi, kad jūs uz Zaņāru bijāt otrajā epizodē Beats un vārds, mēs runājam par prospektiem, es arī tā kā zinu daudz ko, un viens komentāros bija rakstījis. Viņš tur uzdod jautājumus, it kā nezinātu atbildes un zina. Viņš to visu zina. Jā, bļaļ, es zinu. Bet ir lietas, kuras nezinu, es pieņemsim palaižu dažreiz garām. Es reāli nezinu, cik dziesmas ir atlasītas uz albumu. 24, man liekas, tagad ir. Jā, uz doto brīdi ir 24. Bet mēs arī tā kā mēs kaut ko mīnusojam, kaut ko plusojam, tā kā, ka mums būs tā pilnā bilde gatava, tad mēs varēsim saprast to visu tracklisti un tad saprast, cik tur īsti ir iekšā. Tā reāli šķiet, ka, grūti pateikt konkrēti ciparu, bet no tām 24 varbūt 2, 3, 4 paliks albumā. Pareizi saka, jā. Mēs ar Zaņāru varētu atvieglot savu darbu. Džek, kad mēs tā padomājam, tās 5 ir labas, bet tās pārējās... Mēs nedaram vienkārši. Jā. Cik vispār no cik dziesmām? Ar Lagana demkām vai bet? Ar Lagana demkām. Ješas demkām arī. Jā, ar Lagana demkām. Tur ir 16 pa, laikam, pusotru stundu, ko var non-stopā klausīties. Rēcini tad, kaut kāds 70, 80. Tā nē, mēs toreiz čekojam, tur 2 soto bija. Reāli. Labi, tur daudz bija, ķipa demka 1, demka 2, demka 3, bet, soto pāris stabili bija, man liekas. Jā, kaut kāda varbūt, 1/4 no tā nav lietojama vispār, jā. Viņi var paklausīties tikai studijā. Bet, točno 150 ir, kurus potenciāli kaut kad vēlāk varētu izmantot. Un lielākā daļa pateicoties Laganam, kurš piekdienā, sestdienā nospamo prospektu grupas čatu. Jā, viņš visus bītus paņem. Edo uztais bītus, visus viņš sarapo virsū. Jā, es vēl neesmu pabeidzis, ka tur jau pants ir virsū. Būs vēl jāizlaiž vēl atsevišķi mixtapes ar 50, 60 dziesmām, ko tikai Ladis ir. Nespekulēsim, bet kaut kāda doma mums parādās. Jā. Vispār, jūs paši, jūs zinat, cik cilvēki ir prospektos? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es esmu nojūtis jau no skaita, jo mums ir konstanti kaut kāda papildinājumi arī. Papildinās arī. Jaunie prospekti. Šaudauts Aleksim.
Mēs kaut kādi 30 varētu būt. 40. Bet tie ir cilvēki, kas nerepo, vai ne? Nu, ne jau visi repo. Jā, repo no viņiem kaut kādi 10, 11 un pārējie, teiksim, nu, ir tā kā daļa, jo mēs uzskatām, ka mēs neesam, teiksim, tikai reperi, mums tur ir bokseri, tur varbūt, kas vēl mums tur dzērāji? Grūti pateikt. Nu, draugi vienkārši, jā, ka tur arī ne tikai no Salaspils, arī no citām vietām. Un vairāk un mazāk mēs kaut kā 30 kopā sanākam. Nu, es pieņemsim prospektos dzērājs no Rīgas. jā. Mums tādu kārtī izveidot. jā, bet mēs jūtam tev atbalstu. Kas ir tas, kas visvairāk kavē albumu izdošanu? Nu, jo es zinu, es apmēram zinu šo to. Es pats esmu no kreisajā krastā, es pats esmu prospektos, es esmu pieredzējis kreisā krasta vairākas albumu izdošanu. Nu, es apmēram zinu, bet varbūt jūs varat pastāstīt skatītājiem, jā, kas ir tas, kas parasti visbiežāk bremzē izdošanu. Es domāju, tas, ka katram ir sava privātā dzīve, tā kā to neviens nav atcēlis, un viss kaut kas mēdz gadīties. Un kaut kas bija šī cita ārā no sliedēm, no tās produktivitātes. Citreiz vienkārši vajag paņemt pauzi, nezinu, pieņemsim, padzīvot dzīvi. Jā. Pārējais Edo saka, teiksim, tā produktivitāte ir baigi atkarīga arī no tavas privātās dzīves, kas tev notiek. Un te, kad jūs esat tik daudzi kolektīvā, tad ir mazliet sarežģīti visiem būt uz tā viena viļņa. Tomēr, zini, kā tur mēs varbūt gribam uztaisīt kaut kādu dziesmu attiecīgi jaunu, un mēs saprotam, ok, mēs varētu visi savākties, bet tā praktiski nekad nenotiek. Nevaram visi būt vienā vietā praktiski nekad. Kāds pīķī, kāds ir apakšā kaut kādā momentā. Jā. Jā, tā mēs tašījam te viens otru. bet mēs esam problēmas. Jā, mēs esam kaut kā ar laiku arī jau iemācījušies, teiksim, mēs jau zinām tās problēmas, kas var pat parādīties ar produktivitāti, un mēs apmēram sevi jau viens otru pušojam. Agrāk mēs to nedarījām, mēs nepratām vienkārši, bet tagad jau, zikā, varbūt mazliet mēs skarbāk parunājam viens ar otru, neviens neapvainojās, tad mēs kaut kā esam iemācījušies, kā mums tomēr organizētāk to izdarīt. Tāpēc sākums bija ilgs priekš plates tapšanas, tāpēc, ka mēs vēl nepratām uztaisīt albumu, kur tik daudz cilvēku tomēr ir iesaistīti, un tagad jau mums tas daudz organiskāk sanāk. Mēs reāli esam pusi no plates uztaisījuši pēdējā pusgada laikā, kaut gan reāli tā plata top, Starts jau ir ļoti sen, jā. Starts ir ļoti sen, kur tas bija 5LV vai tas bija kaut kas? Pat pirms tam. Bet kaut gan, 5LV, kad bija... Jā, to laiku. Prospekt plata drīz. Jā, YouTube kontā. Jū. Un tas bija ļoti sen atpakaļ. Tas bija pie pavasara aizējot ciemos. Tur bija pāris džeki atnākuši. Un tad bija baigā pauze. Un tad 2 gadi, 2,5 gadi atpakaļ mēs sapratām tomēr, ka mēs gribam to izdarīt. Un tagad jau tā ir ritīgi organiski un forši viss iet uz priekšu. Tā sanāk, kad ir 16 gadi, 17, tad it kā var daudz darīt, bet nav vienmēr tās iespējas tik daudz. Tagad, kad iespējas ir lielākas, tāpat savu studiju, un tad atkal atkrīt citas lietas, tur visādi ģimenes dzīves, un privātā dzīve, darbs, jā. Traucē produkšanu. Traucē produkšanu. Ir jāsaliek prioritātes. Es uzskatu, ka reps jānoliek pirmajā vietā dzīvē, un tad viss būs kārtībā. Jo saprotu, priekš kam kaut ko zitu vai vispār. Nē, tas ir atkarīgs no situācijas, kurā mēs esam dzīvē. Ja nekā nav, tad ir sūdīgi. Tas tā vēl tikai. Nē, var jau studijā dzīvot. Tas ir true stories. Šādāt. Bet tas ir, ja pārējie piekrīt tam, ka kāds dzīvo studijā un par viņu vēl maksā. Teiksim, nevis. Es runāju par to, ka vairāk individuāli. Zin kā, ja nekā nav, un tad pateikt, fuck it, man nekā nav, es būšu reperis. Es dzīvošu studijā, ne savā. Atnāk, noieries studiju stundu, vai uz parādu. Varu studijotājiem stundu uz parādu un vēl paprast beigās par nakti palikt. Man nokur paliks un... Runājot par kritiku un viens otru kritiku. Jūs bieži sanāk kritizēt vienu otru. Kad pēdējo reizi kāds pateica kādam, ka tavs pants tā ne īpaši.
Jūs tā sakat? Man šķiet, mēs esam ļoti objektīvi, manuprāt. Bet mēs sakam, ja vajag pateikt, tad mēs sakam, mēs mēģinam vienmēr pateikt, ka var uzlabot, un vienmēr arī tiek uzlabots. Praktiski vienmēr, attiecīgi, mēs sakam kritiku, jā. Bet baigi daudz nav jāsaka kritika par pantiem, jo čaļi raksta ļoti ahujena, un mēs vienmēr varam pateikt, kā uzlabot kaut ko. Jā, mēs vienmēr varam pateikt kaut ko, šito piečinī, bet tā. Baigi nav ko daudz. Mēs vairāk ar katru gadu arī mazāk un mazāk. Jā, arī. Jūs sāc pieņemt viņu, viņš tā repo vienkārši. Tur neko nevar padarīt. Ko tu viņam palīdzēsi? Tur jau veci ieradumi jau ienākājuši iekšā. Tajā ziņā tieši es laikam cenšos laust to momentu, kad es jūtu, ka Džeks ir iesakņojies, tad es viņam sāku teikt, pieņemsim. Kad tu vienu un to pašu jau nezinu, cik demkas mauc, davai lien ārā, bišķi pušoja. Jā, tas pareizi. Tas ir tas prikals arī, ka mēs viens otru varam ierakstīt, un katram ir savu pieeju, un katrs ir kaut kādā veidā kā producents un motivators kaut kādā veidā, un viņš var pateikt, ok, pasakt šitā, paņem tur kaut ko. Jā, tieši tā. Nenormāli progress nāk no katra ārā. Piemēram, šautauts Ješam. Ļoti liels šautauts Ješam. Bet kā piemērs Ješa, kad mēs sākām projektu tieši pie plata strādāt tā intensīvāk, viņš atnāca un vienkārši automātiski kaut kā iekrita iekšā, un viņš pirms tam neasociējās ar mums, teiksim tā, ne jau kā draugu baru, bet kā reperis. Un viņš sāk repot, viņš gribēja, un mēs negluži viņu, teiksim, kritizējām vai kaut kā gruzījām. Mēs vienkārši skaidrojām. Jā, mācījām to, ko mēs paši mākam, gan delivery, gan flow un tā, un viņš pusgada laikā ir, jūs dzirdēsiet platē, jūs uzreiz viņu atpazīsiet, tas ir pilnīgi traks čoks, un viņi nevar salīdzināt to kā sākumā. Un viņam bija tā mentalitāte, ka viņš nāca, viņš teica, ka viņam ir ļoti paveicies, ka Džekeri, kas to 10 gadus dara, un viņam var pateikt, un viņš klausās, un to arī izpild, un viņam vienkārši momentāli. Un viņš bija tik dedicated, ka viņš vienkārši katru dienu bija studijā, un vienkārši rakstīja tās demkas, un tagad 3-4 dienā, un vienkārši ar katru nākamo bija vienkārši wow, ko notiek. Un tagad viņš ir neatņemams sastāvdaļa. Un starp citu fun fact ir tas, kad Shadowniekos viņam ir pirmais viņa vers vispār. Kas ir tā kā ierakstīts jebkādā. Kas ir crazy vispār. Un tad pat, teiksim, ja mēs tā kritiski skatāmies, Shadownieku vers, kaut viņš ir labs vers viņam, nav salīdzināms vispār ne tuvu tā, kā viņš tagad platē repo. Yes. Un vispār man gribās domāt, ka visa tā platas kvalitāte ir tāda. Man tas pats bija pārsteigums sākumā gan par Ješanu, gan par Decu. Jā. Kad man pateica, ka Decis ir toreiz repo, nezinu, bez mazliet pusgadu vai cik. Un kad... Pat reāli mazāk. Jā, mazāk, jā. Man bija tas pārsteigums, ka viņš... Decam jau arī tā pirmā demo, ko viņš iemet iekšā, visiem norāva vienkārši pauri. Un tas arī bija starp citu lielākais starts, man liekas, platas tā kā atsākšanai, bet iepušošanai. Un pat es teiktu, ka Dec mums uztaisīja kaut kādu skaņas, teiksim, tēmu, jo viņš ļoti agresīvi toreiz iemauca, un mums bija tā, šitas ir baigi nice. Mēs kaut kā pavilkāmies baigi uz to Dec enerģiju arī. Tur ir baigais chain reactions, jo Ješans arī teica, ka viņš pirmo reizi dzirdēja Decu, viņš teica, wow, tā kā bez variantiem jāsāk arī maukt. Viņš sāka maukt, un jūs dzirdēsiet arī, kā viņš maus, tas ir dirsā. Decis arī ienes visādus, man liekas, vārdu jaunus vārdus. Tas ir žargona kings, adlib karalis. Šautauts Decam. Jā, šautauts. Opa! Salāķi! Kas ir, kā jums liekas, kas ir prospekta auditorija? Tā, noraksturot. Es teiktu, ļoti grūti pateikt, tāpēc, ka paši vēl nesaprotam, kāds tas rezultāts varētu būt objektīvi, vismaz šobrīd mēģinot paredzēt. Bet, es vairāk teiktu, jaunieši 100%, tur... Kaut gan ļoti grūti pateikt. Tās dziesmu teksti vairāk asociēsies ar jauniešiem, bet, no tām dziesmām, man liekas, uzrunās cilvēks, kuriem kaut kas ir izbesījis arī. Attiecīgi, tas jau var notikt arī 40 gados. Ja? Tāpēc ļoti grūti īstenībā pateikt par mērķa auditoriju. Love songi nav pārāk daudz albumā. Neviens. Tieši necik.
kā saka, hardcore piekritējiem, tādiem, kuriem, jā, grūti jau pateikt, jā, kādam varbūt hardcore katru dienu galvā, un viņš to neizrāda, viņš iet uz savu darbu bankā vai kaut kur, bet mājās atnāk bampo prospektus un daudz ar galvu galdu. Un es remontē grīda viens. Tieši tā. Man arī šķiet, ka tas tā varētu būt, jo es saprotu, teiksim, ja mēs taisītu hardcore rapu un baigi nedomātu par kvalitāti, ja Zaņārs nedomātu par to, vai beats ir hit materiāls. Viņam ir kaut kāda juška uz to, un tie beati ir, ļoti daudz no viņiem ir tiešām manuprāt, viņi ir kā hit materiāls, un tad attiecīgi tas materiāls, tas, ko mēs tur pasakam, var arī tomēr sasniegt arī kaut kādu citu auditoriju, tāpēc ir grūti vienkārši paredzēt. Te jau skatīsimies. Mums saka it kā, ka tur tomēr pie 18 gadiem, un mēs tur no tā ārā nekļūsim, bet man gribās domāt un tādā ziņā arī cerēt, ka varētu kaut kas tur vairāk arī parādīties. Repu galvām paļbom paliks. 100% repu galvām patiks. 100%. Kā vispār ar tusiņiem studijā, ar tusiņiem saļikā, ar tusiņu vietām saļikā? Es zinu, ka, protams, Qmans nedzīvo vairs saļikā. OGs vispār nogris, jā. Es vispār saļikā neesdzīvoju. Tas ir atsevišķs jautājums, vēl OGiem varētu būt, kā OGs nonāca prospektos, var pastāstīt skatītājiem varbūt. Varbūt ar to sāksim, pēc tam paturpināsim par tiem tusiņiem. Es nezinu, nav jau bijis nekāds mītings par to, ka es vai esmu, vai es neesmu. Es vienkārši tur esmu un neesmu aizgājis. Jā, bet kā tu iepazini mūs ar jā, kurā vietā atceries to brīdi, kad tu iepazinies ar... Zini, kā bija, man liekas, tas bija kaut kādi, nezinu, ka mums bija kaut kādi 16, 17, 18, kad visi tie demkas visas lidoja ārā no SoundCloudiem un visas tās. Un tajā laikā bija tā, kad kročā bija jūs, jā, kas repoja. PNP toreiz mēs bijām piezīmes. Nē, es domāju, Krasts un PKI un viss tās. Un zem tā visa bija vēl tā kā vēl lielāks undergrounds, kas bija tā kā mēs 3PK, 101 kilometrs šautavs tiem puikām. Bet kaut kā, es nezinu, es dzirdēju saļīgu stāfu un es tā kā sapratu, par ko viņi runā. Un principā ogrē mums tas pats prikals bija, par ko mēs runājām. Man bija arī savi čomaki, ar kuriem es repoju ikdienā un tā. Bet kročā bija tā, ka mēs klaidu sākumā sākām bazarēt par to, ka varētu uztaisīt kaut kādu treku kopā. Un tad Q pieslēdzās tam bazaram visam. Un kročā bija tā, ka man bija studija pieejama ogrē. Ļoti tam laikam ritīgi labā kvalitātē. Un es saku, vai mācu pie manis rakstīties. Un jā. Beigās tā saruna kaut kur vienkārši izgaisa kaut kā. Mēs tur, mans ego tur teica, es taču nerakstīšu, ko tur paši, Un tā tas viss kaut kur nogaisa, bet, principā tāpat mēs tikāmies tur repa tūsos un viss kaut kā. Nē, tas bija bazars caur draugiem OV. Jā, tas bija caur draugiem OV, tas bazars. Un mēs tā kā caur to bazaru jau bijām zināmi. Ar viens ar otru. Jā. Un tad vienkārši kaut kāds pāris gadus vēlāk, es neatceros precīzi, cik. Tas nebija pat vaterīts bija, es atceros tas moments. Jā, tas bija diezgan vēlāk, jā. Bet man liekas, mēs pirms tam ar Klaidu arī un Zanci arī tūsos, mēs tāpat visu laiku bazarējām un tā, Flabu es pat nezinu, kas Flabu pirmoreiz satiktu. Droši vien kaut kas studžu saistīts. Man tāda sajūta, ka es viņus dzīvi zinu. Jā. Karoči tūdās mēs aizpildēsim līdz ģimenes kokam 3. paudze. Karoči, īsāk sākot, laikam tā, kad tu sāki runāt par to avotu stūdžu. Avotielā, un tam mums bija jau tā, ka vai mauc pie mums rakstīties. Jā, pirms tam bija tā, ka tu vienkārši, mēs tevi satikāmies, un tu man saki, es esmu tas čoks. Tas bija vaterīts. Jā, vaterītī, un saku, da labi. Tas bija vispār pirms vatliem un visa tā. Karoči, un tā mēs sapazināmies, un tu vienreiz atbrauc uz studiju, man liekas, uz veco buceni. Un tur mēs vienkārši, tu esi prospektos, to nav variantu vairāk. Es nezinu, Es esmu? Neko. Laikā aizversīt. Beigās tā, vispār kas te notiek? Jā.
Starp citu, runājot par studijām, kura šī studija ir prospekta jau? Ceturtā kaut kāda, ne? Sanāk, ka ceturtā. Avotu, jā. Nu, bet ar to avotu tur bija tā, ka mēs dabūjām tās telpas un vispār pat neiesākām tur neko iekārtot. Tur viss vienkārši nebija organiski. Bet tad bija būcens. Mēs prosti, īrējām telpas kaut kāds vairākus mēnešus, kurās nekas netika darīts. Cik vienkārši tusēd, jā? Nu, pat to nedarījām. Jā. Es gāju uz turienes činīju tur, bet tas arī nebija tā, ka es to ļoti aktīvi darīju. Paklājām, mēs ielikām tur reāli ilgi. Es vēl sienas salaboju, tur caurums aiztaisīt ciet. Es reāli vienkārši saremontēju to telpu un mēs izvācāmies, vēl samaksājām īrsmaksu. Tā, jā, baigi izdevīgi. Jā, kādam, jā. Bet gan jau ar katru studiju arī paliek tāda kaut kāda lielāka atbildības sajūta. Nu, vecāki paliekam, zini, pirmās studijas, man liekas, parasti tās, man liekas, 50-50 tā motivācija ir. Vai uztaisīsim studiju, kurš dzersim tur un taisīsim muzonu. Bet beigās jau, man liekas, paliek tā, ka vai uztaisīsim studiju un taisīsim muzonu, nu, moška var iedzert arī kādreiz. Jā, pareizi. Tā ir jau tieši uz šito brīdi tas līdz tam arī ir nonācis. Jā, tieši tā. Līdz tam mēs produktus tusējām. Man personīgi vairāk vispār nav nekāda motivācija braukt uz studiju tusēt. Es tikai braucu strādāt. Teiksim, pastrādāt produktīvi, tad mēs varam patusēt. Bet man pirmais obligātais uzdevums ir strādāt. Tajā pīrāgā tas alkohola daudzums tā kā riktīgi mazinās un tas repa daudzums palielinās. Jā. Jā, man pieņemsim arī bija interesanti patrenēt savu fokusu, jo es tikai sēžu pie bītiem, pieņemsim. Man apkārt vienkārši, greizīs stāvs darās, dafigā cilvēka, visu kaut ko. Un es vienkārši sēžu tajā laikā, kaut kāds 3-4 stundas prosti taisa muzonu. Jā, taču. Un es vienkārši mācos to distractionu, varbūt, nejust. Fokusēties. Un tas ir īstenībā tāds labs prikals pamanīt, ka man pēc tam vienkārši es varu sēdēt, mani var dejab, kas tur, nezinu, atombumbas prākt, sēdēšu, kā čopuši kaut ko. Jo mums vienkārši ir tā, ka mums ir reperiem atslēgas, bet pie mums nāk arī, teiksim, vienkārši draugi. Ir garām gājēji. Atbalstītāji. Morāli atbalstītāji ar paņem plēs, paņem aliņu. Un mums ir divas istabas. Viena istaba ir chillspots, otra ir studijas telpa. Tad pie mums nāk visu laiku tusēties ar kādu, kas rakstās. Bet tādā gadījumā ir labi, ja ir vairākas telpas, jo mums krasta studijā ir vairākas telpas, un Elijas ielā, kur es pārstrā strādāju, tur ir viena maza telpa, tur, starp citu, kur rakstījām pirmo krasta albumu arī. Man liekas, jūs visi tur esat bijuši. 6-8 kvadrātmetru būda. Un tur ir, es atceros, ka mēs rakstījām pirmo krasta albumu. Es vienmēr apbrīnoju, toreiz punktu Z, Ingus sēdēja vienmēr pie skatuves, ne, pie pults. Un tad tajā mazajā telpā, kas aizmugurē ar to mazo dīvāniņu, citreiz bija tā, ka 10 purni. Viens ierakstās būdā, tad Ingus pa vidu sēž un aizmugurē aiz viņa. Tur pat pusmetru ir 10 purni, kur tur dzēr, tur kaut ko pļaustās, lamājās. Un tad es vienmēr apbrīnos, kā viņš vispār kaut ko tur dzird. Sēž un viņam pofīgi, viņš tur dara savas lietas. Jā, es bišķi pēc tam vēlāk pastāstīšu par šito no mūsu puses. Tur ir tā, ka pēc tādiem sešaniem, protams, tev pēc tam jāapsēžās uz svaigu galvu. Viss bija šī jāpielabo. Bet 3 dienas jānotas. In general, tu dabū gatavu lielāko daļu no tā, ko vajag. Karoči tā, studija ir, kur pastrādāt, un šeit tad arī patusēt, bet vispār kā ir Saļikā, es kā agrāk pat dzīvoju, tur nebija baigi daudz visādas izklaides iespējas, ar vietām, kur iet, un kā ir tagad ar vispār ar tusiņiem, ar šo tusiņu dzīvi un izklaides vietām, izklaides iespējām. Prospekta HQ. Mūsu studija. Bet izņemot studiju ir kaut kas. Man liekas, ka pat bēdīgāk ir palicis kopš tiem laikiem. Kāda ir tā tusiņu kultūra Saļikā tagad? Tikai Klondaika un tas, come on. Hauspartija jau. Hauspartija, jā. Kad džeki dod vaļā atoniem. Godīgi, es vispār nesaprotu, ko cilvēki, jaunieši tagad dara vispār tajā rajonā Ogrē, Saļiks, Ikšķilē. Viņi brauc uz Rīgu, man liekas. Principā, jā. Strīmo. Jo, es nezinu vispār, kur tur var aiziet, principā uz ezīti. Uz Rimčiku. Ogrē ir, kur aiziet. Saļikā mazāk ir, kur aiziet. Saļikā nav, kur iet vispār. Saļikā Lidls, Rimi. Klonzis, runājot par Klonzi, ka nesen tur bija tas gadījums, ka tur nodūra to čali. Kas man to teica, ka tur esot bijis tā, ka čalis esot salādējis aparātu, pielādējis aparātu ar peso. Un kaut kas
pēc tam esot pienācis, kā tas dažreiz notiek, iemet čiriku vai tur eiriku, un tev tas aparāts iedod, principā, visu, ko tikko viņā samet, un tas otrs viņam nesot paticis, laikam, ka viņš šeit paņēmis viņa babkas. Kaut kas tās tur bija. Es tā liekas, ka neviens īsto versiju nemaz nezinu, jo es esmu dzirdējis jau atkal citas versijas, un kura no viņām jau ir īstā, es nezinu, kā tu tur var izviškot. Kaut ko es dzirdēju, ka viņi pat pazīstami bija tie džeki, pa čovi kopā kaut ko gāja darīt, mēs neuzzināsim, laikam. Teiksim, tagad ar to klondēku un vienkārši azartspēļu vietām ir tā, ja kāds tur, pazīstams paceļ, tad piezvana 2 draugiem, lai iet mājās, teiksim tā. Kopā tad rietā, neiet vairs viens. Tas jau, man liekas, vienmēr tā ir bijis. Vienmēr taksi izsauc vai arī apstardz, lai to pavada bez mazvēlīt. Cik dzirdēt šitie stāsti, ka tagad varbūt mazāk, bet agrāk jau tas, man liekas, regulāri notika šāda veida peļņa dažiem cilvēkiem. Peļņa, jā. Kauna traips, repa pazorišs. Starp citu, repa pazorišs šis termins, ko es esmu ielicis jau no ļoti senām epizodēm. Tieši repa pazorišs ir, man liekas, no prospekta, jā, tas ir prospekta prikols, tā kā. Pazorišs. Aktieri pazorišs. Cienam tikai īsti. Tā kā, var pastāstīt tagad visi rindiņas kārtībā var izstāstīt kaut kāds pazorišs gadījums, kas saistīts repu. Davai, jūs stāst. Es vienkārši gribu par mūsu studiju stāstiem pastāstīt. Tātad, mēs sākām, labi, tāvot, pofik, bet mēs sākām tātad buceni maziņu tādu doktavas telpu, kurai bija 4 metrīgi griezti. Kaut kādā apmēram 4 metri. Un tā telpa bija varbūt 4-5 metri garumā un 2 metri platumā. 2,50 varbūt. Varbūt, bišķi pārspīlēja, bet kaut kas ap to tāda maza telpa, bet ļoti augsti griezti. Tas ir priekš studijas, kā tas dara pēc idejas. Jā, ir tīpaši džekiem, kuriem tur 10 cilvēku kolektīvs ir. Mēs sapratām, ka mēs vienkārši tajā telpā uztaisīsim vēl vienu telpu. Mēs uztaisījām vienkārši samazinātiem grieztiem telpu. Tiem grieztiem augšā tai telpai uz jumta faktiski, jā, uzlikām rasklu dušku, kur Riko aizēja pagulēt. Šautauts. Un tad tā bija tā, mūsu pirmā studija, tas bija diezgan apkaunojoši, tā, ja kāds ciemos atbrauc. Un tad mēs uztaisījām otro studiju turpat netālu, tā jau bija jau kruta telpa. Bet tas pazorišs stāsts sanāk ar šo, mēs tātad ejot tajā studijā iekšā, mums bija otrā stāva tāda, praktiski viņu pat varētu nosaukt ar aktu zāli, jo tur bija neliels pakāpiens priekš skatuves, un mums jau bija idejas sēdes. Bet caur tās aktu zāles mēs nonākam pie mūsu telpas, kur ir, teiksim, chillspots, un tad ir ierakstu telpa. Mēs to chillspotu iekārtojām. Mums atbrauca cilvēki, uztaisīja zīmējums grafitī. Ļoti kvalitatīvs un krutus, un jūs redzēsiet, ka mēs vienu pārsteigumu izdarīsim tieši pirms mēs dropojam albumu. Kā tas izskatījās apmēram tajā otrajā studijā. Tātad tas ko mēs jūs pārsteigsim, tas ir no otrās studijas. Un viss bija forši. Un mēs bijām kārtīgi iekārtojuši krūtu studiju, kur, ja atbrauc cilvēks, saka, wow, jā, un tā kā atstāja iespējas to. Mēs to izdarījām, un, es nezinu, varbūt bija ilgāk, bet kaut kāds mēnesis, 2 mēneši vēlāk tur izīrētājs uzmeta principā īrniekam, un mēs bijām pēc īrnieki, un mums nācās vākties ārā no tās telpas. Un tad tagad, bet mēs esam nonākuši līdz 3. studijas telpai, kas man tā kā mīļākā studijas telpa ir, jā, bet tas stāsts ir vairāk par to, ka mēs ritīgi krūta cilvēkiem uztaisījām telpas, un viņi mūs vienkārši izmet ārā. Jā. To grafiti kruto jūs redzēsiet, jā. Kaut kur drīz. Kaut kur, jā. Nespoilosim. Es zinu, par ko ir runa. Jā. Manējais pazoriši. Jā. Davai šā. Karoča, man palūdza tā kā uztaisīt pasācienu vienreiz Rīgā. Tur tajā vienā pie Ziedoņu dārza, karoči, ir tāds spotiņš, kur ir autosimulātori. Spots ir riktīgi zolīts, tur riktīgi krūti. Sim Racing Club, man liekas. Jā. Man liekas, arī tur HH Smērēji teikt notiekās pasākumi. Bet, karoči, man čomaks no ogas teica, tu vari savākt reperus, tu tā kā zini repakus, un tu vai savās repakus. Es tās, savākšu repakus. Tur Q pasaucu, kas tur vēl bija. Marš, Gingy Mains, tie tur, man liekas, arī bija. Laikam, jā. Un karoči, labi, es savācu sastāvu, savācu DJ.
tie čoki ķipā nenomarketē tik labi. Viņi tur sāka flyeriem kaut ko darīt. Man tās bļāviens, tas ir kurš gads jau kādiem flyeriem. Tā kā, nu labi. Vienalga, ok. Pienāk tā diena, ķipā, es zvanu, vai tur viss setapots ir, ķipā, vai tumbas ir. Un man tas mans čovaks, viņš tāds... es jūtu, viņš pilnīgā vafelā un zem skābes, un es tās domāju, pīzdēs, karoči, ir tīrsā. Aizmauc turieni, skatos, saliekam skaņu, visu čotka, visu skaņķipa. Vajadzētu uztaisīt soundchecku. Es tās, davai uztaisīšu soundchecku un pačikoju, meklēju flešku savējo, kur beat ir. Un es tāds saprotu, bļāviens, mājās vēl beats esmu atstājis. Viņš dzīvo Ogrē un tas pots Rīgā. Jā, un tad, karoči, braucām vēl ķipa, no Rīgas uz Ogri pa melno ledu, gandrīz nositāmies, savācam beatus, aizmaucam uz turieni. Labi, bez soundchecka jāmauc, vienkārši jārapo, ķipa, atnākuši ir, es nezinu, 30 cilvēki, kaut kā, nezinu, tā kā mani čomaki, Q čomaki, un kaut kas vēl tur atnāca, un, karoči, nomaucam. Un, man liekas, arī vēl bija prikals tāds, ka, man liekas, tajā vakarā arī vai Prusakam vai Ņuveviem, man liekas, The Flow. Jā, kaut kas bija. Karoči, pārklāja. Jā, un, karoči, pārklājās vēl, un, karoči, labi, nomaucam. Aizēju pie Bārčika, aizēju pie čuvakiem, pa biļetēm, tur sanāk, no Bārčika vēl kaut ko iedeva, un sanāk, es vēl mīnusā biju. Jā. Es nepaņēmu Honideļu tā. Bro. Nē, bet, protams, Bravo, paldies. Un jā, karoči, tāds pazoris sanāca, es daudz ko mācījos no tā, un tā es vairs nedarīju, pēc tam beigās arī tur cik prikoli sanāca un tādā garā. Man liekas, ar tiem pasākumiem, it īpaši agrīnijos kaut kādos posmos, visi ir izgājuši cauri kaut kādiem, vai paši tikuši kaut kādā pasākumā, kur vienkārši stāv viens pats sev repo, vai tur izgāšanās. Tas tāds sāpīga lieta, man liekas, ko lielākā daļa, man liekas, ir piedzīvojusi. Bet tas ir jāpiedzīvo. Jā, es domāju par skatuves cilvēkiem, vai kas ir saistīti ar skatuvēm. Jā. Edo, man ir kārta. Tev bija laiks padomāt. Karoči, mans stāsts bija tāds, tas, protams, būs saistīts ar pirmo reizi uz stage kāpt. Man kādreiz sen apakaļ bija čoms DJs, un viņam bija jāspēlē kaut kādā vienā pasākumā priekš studentiem. Viņa brālēns arī rēpoja ķipa, un mums ar viņu bija kaut kāda kopīga demka pat. Nesauksim vārdus, un karoči sarunājām, kad viņa seta laikā mēs ar to čomu varētu uzkāpt uz kaut kādu, vienu traku, ķipa, kā savējo nomaukt. Mēs tā krūta ideja uzreiz arī pastīties, kā būs uz stage, un vispār, tāds hypes, ja. Karoči sarunājām datumu, un burtiski tajā dienā, ka mums bija jau tas pasākums, man nezinu, kāpēc, bija brīva diena pilnībā. Karoči, man bija viens čoms, kurš uzdāvināja neona lampu, kurai bija vads, bet viņš bija tā nogriezts, un atsevišķi vads, kurš iet rozetē, bija jāsavieno tā kā, kailējā. Es vienkārši nezinu, sēdēju, skatījos uz to lampu, domāju, davai, vajag viņu pielaist. Man tāpat pagaidām nav ko darīt vakarā, tikai tas konces, karoči, blē. Neko, savienoju tos vadus. Iespraudu, slēdz iekšā, nekas nenotiek. Domāju, kaut ko mums sūdīgi pievienoju. Karoči, pie plikiem vādiem prosti mani nokratījies, nezinu, varbūt sekundes 2, 3. Likās kā mūžība. Es vienkārši, tas vads pārplīs, es viņu pārāvu, vienkārši, viss aizgāja pa pipelēm. Es pats sēžu pilnīgā šokā šidā te mani krata. Domāju, ko darīt, zvanu čekam, saka, es nezinu, es šodien būšu stāvoklī vispār uz stage uzkāpt, un viņi da pofiks, viss normāli būs, te Bārčiks, te viss normāli. Es kaut kā saņēmos, nezinu, kaut ko domāju, labi, jā, ne jau brauks uzmest, karoči, davai, jāmauc. Neatceros pat, kā es aizbraucu līdz turienē, zem tā šoka, bija dirsā. Es atbraucu uz turieni, mani vēl, kalbasī tāds nogruzījies. Viņš saka, kur Bārčiks, es tāds davāju, lonģīt uzreiz paņēmu. Nereāli notupīja. Protams, kad mēs uzkāpjam uz stage, pirmā reize vispār kaut kādi studenti. Es maucu savu versu, pirmās 4 rindas, es aizmirstu pantu, nevaru noķert apakaļ vairs neko.
pagriežos, saku Džekam, ierīlodoju, jo man tas bija tikai pirmais vers, songs principā tikko sākās, var vienkārši rīvaindot. Viņš man rāda, ķipa, nebūs. Es ķipa, okei, labi. Tā es nostāvēju, laikam, mēģinot noķert kaut vienu vārdu, ķipa, līdz piedziedājumam. Nomauca piedziedājumu, uzlika kaut kādus bēkus. Nogājām no stage, to DJ pat redzēt vairs negribēja, paņēma vēl vienu loņģīti, noķēra pilnīgu komu. Beigās kaut kur vienkārši aiztripoja, es pat neatceros vispār, kā vakars beidzās. Man liekas, es līdz kaut kādam klubam, kuras tajā laikā strādāja, aizgāja, kaut ko pat laikam mani ieveda tur garderobē, es vienkārši izgulējos un braucu mājās. Dirsā, viena, krači no ļaunākajām dienām manā mūžā, bet jā, negribās vairs neko tādu piedzīvot, savu ir motivācija, tagad normāli. Ķipa, nedarīt tā vairāk. Nedarīt, jā, kaut kādas random lietas, pirms ir jākāp uz stage, ķipa, reāli gatavoties vienkārši. Pirms konči labāk pie plikiem vadiem neķerties. Nē, vispār nē. Un... Tā nav tā labākā uzlāde. Tā ir tāda. Tā ir trauma, ka roči tāda rītīga. Es joprojām, tagad stuģā arī daudz vada visur apkārt. Man besi ārā, man tikai ir kaut kāds triggers par tiem vadiem un viss tas. Nerunē tur. Kaut kāds brain damage bija no tā. Es dabūju vienreiz piezvanīju pie zvaniņu un turējos pie margām poģitīvi un arī izgāju caur strāvu. Tie PSRS zvani ir tādi bīstami. Es atceros, ka viņiem bija tur maziņš šok levels. PSRS taškās. Ko? Nav pārāk daudz. Ņemiet tie, kas skatās, ņemiet piemērus. Kā nevajag darīt. Jā, tas vairāk ir pieredzes apmaiņa. Mums nav baigi daudz, teiksim, pagaidām vēl. Gan jau, ka būs. Nav tā, ka mēs to gribam atkārtot, visu šito. Jā, arī negribam atcerēties, jā. Es šito neatceros, es kaut kad stāstīju, man tāds īsos 2 vārdos repu pazoriš, tikko, kamēr jūs stāstījāt, atcerējos, ka mēs vien čalī ļoti, ļoti sen ar Geru bija tāds Gera karačs. Mēs ar viņu sautās Gerikam. Trāpījām pulsē uz kaut kādu metālisku pasākumu karaču, un mēs izkļenčījām mikrofons. Ja mums bija tā viena dziesma, kur mums bija dziesma, kur mēs ierakstījām, es uzrakstīju tekstu, viņš vienkārši nodublēja visu, un es ieliku vienu savā ausī, un viņus otrā ausī. Un mēs toreiz uzkāpamies izkļenčījām tos mikrofons, mums negribēja dot, jo mēs tur tādi pat datiņkiem bijām galīgi. Un mēs sākam maukt, karoči, un es, otrajā pantā saprotu, ka viņš bekus liek vispār, karoči, citam pantam. Es maucu vienu pantu, un viņš mauc bekus otram pantam. Viņš nedzirdēja tevi, ķipa? Nē, mēs tur tur tāda kondīcija bija. Viņi nesarunāja, kuru songu viņi mauks. Citu treku vispār. Nē, tur bija 2 panti pēc iesmēm, un es maucu pirmo pantu, viņš bekus liek otram pantam. Es nekad kaut ko tādu neesmu dzirdējis. Es tāds, ko es atceros. Bet šautauts Gerikam. Bet tā varētu izdarīt vispār, ķipa, tā kā ne uz dziesmu uztaisīt. Tur vienkārši, zin kā, tur gan jau nebija nekādi baigie monitori priekšā. Un nevarēja dzirdēt, jā. Priekšas tikai kaut kādas, un gan jau mēs tik ļoti nedzirdējām sevi, un vienkārši beigās sapratu, what the fuck. Ko jums tie metālisti pēc tam? Tā neko, viņiem viss normāli patika. Čildi čūki. Tā jau izklausās normāli, jā. Dā rēpots, gribi. Jā. Sikrun. Nu, ko, draugi? Ātrie jautājumi. Sikrun. Sikrun 1 pār 2 pār 3 pār. Pierikli? Pirmais jautājums pats vieglākais, bet es jau viņu prasīju īstenībā. Es zinu, ko tu prasīsi. Cik cilvēki prospektus, bet mēs jau to izrunājām. Mēs nezinām. Teiksim, vienkārši tā oficiāli sakot 10. Jā, tā paliekam pie 10. Jā. Tie ir aktīvie, kas reperi, jā. Ok, nākamais jautājums. Ir vēl kāds labs reperis no Salaspils, kurš nav prospektos? Čenahi. Šaudāts. Čenahi all day, every day. Jā. Ir vēl. Ir kripto vēl. Roberts, kroči, jā, viņš ļoti labi repo. Jā. Bet kripto bija agrāk prospektos. Viņš bija agrāk prospektos, bet viņš nav vairāk prospektos. Un, jā. Ok. Kas ir shutdownieks? To laikam es pastāstīšu. Davai pastāstīšu. Tas ir tad, kad tu sēdi
kārtīgi sēdi. Pulkstens remontē grīdu, jā. Un tad tu remontē grīdu, un tad tu esi atnācis viens pats mājās, bet tu runājies ar kādu. Teiksim tā, jā. Jo tev ir ar ko parunāt. Mēģini pierunāt, aiziet uz nošņiku, teiksim tā. Tev ir ar ko izrunāties, ja tev kaut kas jāizrunā, vajag forši ar šadovniekiem parunājies un negulēt. Viss fantastiski, jā. Pēc tam saremontē grīdu, viss kārtībā. Divatā ar šadovnieku. Jā, normāli. Normāls pacants. Kā jums tāpatās, vai jums vēl cits skaidrojums ir OG's Edo? Nezinu, man liekas, es pat tā īsti neesmu piedzīvojis kaut ko tādu, varbūt, kad esmu, bet neatceros. Es ar šādovniekiem baigi nedraudzējos. Es arī ne. Tikko izstāst vienkārši kā pa savu tuvāko brāli, tur zinu, es arī ne. Nē. Labi, uztaisīsim mazu ekskursiju pa Salaspili. Mīļākā jūs vietas Saļikā? Labi, OG's, es nezinu, cik ir. Man ir. Tev ir, jā? Okay, tad kas ir jūsu mīļākā vieta Saļikā? Pēdējie 2 gadi noteikti 100% studija. 100%. Jā. Ārā? Ārā. Kas tev laba vieta? Tad vispār... Klondike. Nē, gribās kaut ko... Botāniskais dārs. Jā, jo tas ir ļoti smuka vieta. Ļoti laba vieta. Šaudauts Klaidam. Jā. Jū. Kroča, es ar Andrītu esam tā kā no prospektiem 3. pakāpes brālēni. Un mēs bērnībā bijām sīki, dzīvojamies kopā, pēc tam, es nezinu, kontakts rītīgi pazuda, baigi nekomunicējām un tā, ik pa laikam kaut kur satikāmies kaut kādos tur rādu kopības momentos, zini? Bet, Andrīta beatmaker? Jā. Da labi. Viņš man brālēns ir. Labi. Un... Labrīt. Es katru dienu kaut ko jaunu uzzinu. Un sanāk, viņam vecmāma dzīvo Saļikā un Ligitāntu, un es pie viņas ļoti daudz laikas pavadījis, braucis tur ciemos, un tā mīļākā vieta Saļikā. Pie Ligitāntu. Viņa man tā kā 3. vecmāma ir. Nice. Nice. Jā, man laikam mīļākā ir Stuģa 100 punkti, un tad... Dambīs visticamāk. Arī, jā, Dambis. Daudz bērnības es tur arī esmu pavadījis. Dambītī, tie, kas nav bijuši Dambītī, aizbrauciet uz Dambīti, Johaidī. Jā. Mums, protams, ir ļoti daudz, teiksim, kad mēs bijām pusauģu gados, mums ir ļoti daudz spoti vienkārši, jā, kur mēs tur darījām kaut kādas Starp citu, atomreaktora pirts vēl bija nereāli laba vieta. Mums bija atomreaktora pirts. Tagad uz doto brīdi nav mīļākā, bet kādreiz patika tur. Tā ir tāda maziņa, tur ceļa malā labajā pusē. Tur arī es bijis, jā. Jā, mums bija spots Petena, Dirsa, Olas, tāda krūmi, TDV. Tur katrs stūris ir tāds, ko kaut kas asociējās. Jā, šādā spotkrumi. Brāl. Runājot par Dambīti, starp citu atcerējos, tikko mēs tur pa vidu Daugavā ir staps tāds liels, zinat, ja, tas elektrības staps, pa vidu tieši Daugavā. Jā. Un es atceros, mēs vienreiz gājām uz Dambīti un sarunājām 4. vai 5. Mēs bijām, mums bija kaut 16 gadi, visiem mēs tādi visi, davai peldēsim līdz stabam. Visi, tur kāds kilometrs līdz tam stabam jāpeld. Jā. Un mēs aizgājām, mēs beigās 2 tā tikai peldējām. Bet atpeldējām atpakaļ. Kur tie 2 Tika līdz turienē, ja? Jā, mēs uzlīdām augšā. Lecāt iekšā? Nē, kaut kā mēs uzlīdām tieši skatāmies pērkons sāk nākt, un mēs pat riktīgi neatpūtām. Tur bija tas pacens no Heisa, kas noleca, augšā uzlīda noleca un uz muguras atstās. No pirmās platformas? Jā, nē, viņš augšā no kaut kāda vidus noleca. Es mēģināju. Bija viģiks viens, tas bija nereāli crazy. Saļikā noteikti bija viens. Bet viņš izdzīvoja viss kārtībā. Viņam viss bija ok, bet viņam bija visi muguras zila vienkārši. Viss ķermenis zils bija. Bet nebija nekas lausts. Nebija vispār nekas lausts. Tas vispār nesaprot kādā veidā. Tev viņam jāpald atpakaļ vēl. Es nezinu, kā viņš tika atpakaļ, jo man bija tikai viģiks. Bet es mēģināšu atrast. Es pamēģināšu arī. Vieta, kur aizvest meiteni randiņā Salaspilī. Šis ir vissliktākais jautājums. Blīnčiks. Blīnčiks čīsta, šautos blīnčikam. Jū. Reklāma. Bet nē, kāpēc tur ir?
Vai ir vietas, ir, jā. Pēdas, burgers, tur rojāls. Tas jau atkarīgs, cik tu kreatīvs. Mēs tagad promotējam vai ko? Mums ir reāli botāniskais dārzs. Jā, botāniskais dārzs Dambis Silavā ir ļoti forši arī pastaigāties. Tad tiešām restorāni arī ir Salaspilī uz vietas, teiksim tā. Un tad var vienkārši aiziet uz Apšjagu un tur padzīvoties. Tur piedzīvojumi toši deitā būs. Kas ir Apšjaga? Kopmītnes. Absolūti. Es tur dzīvoju. Es tur bērnībā dzīvoju. Tas daudz ko pasaka, jā. Blakus tajā pašā stāvā, kur Čenahī. Ja gribi, lai čiepu uzreiz izderbjās, aizved uz baseinu. Jā, īstenībā, jā. Baseins tagad ar Salaspilī. Salaspilī legit baseins ir. Starp citu, es nesen biju, es tā pēdējā laikā baigi bieži neesmu Salaspilī, bet es izbraucu katru reizi, ja es garām braucu, gan es katru reizi izbraucu cauri, tā kā, un varbūt izkāpu kādu līkumu izēju. Un baigi forši, par ko es pabrīnījos, ir kultūras namu, kā tagad ir sataisīts tas mazais, tas dārziņš tur par cauri var iziet. Agrāk tur bija, es atceros, vienmēr strelkas notika. Viss bija tāds baigi netīrs un aizdirs. Tas pats jau ar spotu Petena ķipa. Tur bija, tur bija viss pilnīgā dirsā. Tur jau taču bija tāds nariku spots, ka tas ir crazies fakti. Un viņi visus to saremontēja. Es neesmu apmierināts, tāpēc, ka man nav nostalģiski sajūta, teiksim. Kurš saremontēja Peteni? Jā, atzīstaties. Bet tas, par ko tu runā Rīga vai aizmugurē, mums tur bija koncerts, mēs bijām ar Zanci un Oģi, mēs bijām uzaicināti kā prospektu uzstāties pirmās vidusskolas, teiksim, skolēnu pateicības pasākumā par ļoti labiem rezultātiem. Tur visi bija uzvalkos tā tālāk, un mēs maucām platas materiālu. Crazy, bet mums pēc tam pat pašvaldība piedāvāja vēl vienu. To 2. septembru gan jau cilvēki ir tik tā kā redzējuši. Jā, tā kā interesanti, ka prospektu muzons ir, teiksim, asociējies ar pašvaldību. Tā kā pašvaldības ņemiet vērā, mēs, ja kas esam ieinteresēti uzstāties pilsētas svētkos. Jā, nākamreiz šadovnieku varam nomaukt visi. Jā, tieši tā. Vai jūs esat kādreiz piedzīvojuši gopstopu? Gopstops, es paskaidroju tiem, kas nezin, gopstops ir tad, kad tu ej pa ielu un tev kāds pienāk barā vai viens, vai divi, vai trīs cilvēki uzprasa piezvanīt, piemēram, atņemt tev telefonu, vai uzprasa izbraukt ar riteni un paņem aizbrauc ar tavu riteni, vai arī vienkārši iedot pa seju un atņemt ķēdīt. Un tas man bijis, tā kā es sīkāks esmu bijis. Jā, kad sīk, tad bija problēma. Pieaugušā vecumā neviens gopstop man netaisīs. Jā. Man bija tā, ka varbūt 13, 12 gadi bija tā kā sarežģītāk, jā, bet tad no 15 es jau pats aizgāju, teiksim, tādu kaut kādu street līniju, un tad es vienkārši viņus visus pazinu. Tad man bija vienalga, kas visur staigāja. Tagad es vispār neesmu dzirdējis, ka gopstops ir, man liekas, gopstops tas ir tāds tik low level vispār lieta, ko kā nopelnīt naudu. Jā, ka tas pat kaut kādos sudīgos rajonos vēl ir Rīgā, tur arī. Maskaškā gan jau kaut kas tāds ir aktuāls. Man ka man bija 11 kaut kādi gadi, man nopirka pirmo normālo kaut cik veļiku, un man nariki nogupīja viņu. Bet es dabūju atpakaļ pēc tam viņu. Dabūju atpakaļ? Nice. Saļiks mazs. Jā, tieši tā. Skaties. Veļiks man. Gan jau kaut līdzīgi kaut kā tā arī bija. Jā. Ko reperiem nevajadzētu darīt pirmajā randiņā? Te par randiņiem piedzerties. Tāpēc, ka mums reperiem ir tieksme, kad mēs piedzeramies freestylot. Mazā uzkracībām bītu lūdzu. Es nesaukšu vārdos, jūs gan jau zināsiet, kurš tas bija, bet bija viens no Saļa, kas stāstīja, kā viņš brauc pirmajā Tinder randiņā zem Markas. Ar mašīnu pie stūras vēl. Jā. Un freestyles mauc. Jā. Labi, ka zem vienas tikai. Jā, jo. Šādās tas ir leģendārs čoks. Bet es nezinu, ko nevajadzētu darīt. Nezinu, freestylot viņai. Visu randiņu. Tā jau var darīt, ko mēģināt pārdot viņai. Tā jau, ja tu jūti vibe, dar, ko gribi. Nā, varu dabūt no viņas, pārdot vēl kaut. Nevajadzētu viņu apzakt vienkārši. Vai aizņemties naļiku, pirmajā reizē. Jā, aizņemties naudu. Šis tādoši. Var iedot man pazvanīt, lūdzu, man kredīts beidzies. Un tas ir tad, kad jūs pēdat restorānā un tu ķip aiziet pēc rēķina. Vai arī,
ejot pastaigāties, paga, man viena lieta fiksi jāizdara. Uzgaida tev un aiziet gopstop uztais. Jā. Un viņa vēl redz to. Opāņiku, jā? Viņš jau pats domā, ka viņš Tagad līdz lombim. Tu, ka te jau fiks līdz lomardam. Principā saļa sanāk tāda baigā ekskursija pa saļiku. Jā, īstenībā. Nu, vai nāga pa kaut kādu. Jā. Jāsaprot, ko tu gribi no meitenes. Jā, ir tāds. Varbūt tev vajag kompanjonu, tev vajag kolēģi. Tests, jā, skaties, cik tālu viņi gatavi aiziet. Vai viņi arī ir gatavi kaut ko tādu darīt, jā? Ja tev vajag partneri. Nu, Bonijs un Klaids sanāk. Jā. Varbūt viņi nemaz nezin, ka viņi to grib darīt. Tev vajag parādīt no sākuma, kā darās. Tā, es arī varu nākamreiz piedalīties. Kas ir jūsu talanti ārpus repa? Oi. Tas klusums. Es teiktu, Nē, mēs tikai repojam. Vispārējais pazoriši. Par sevi es noteikti gribētu teikt gatavošanu. Nu, teiksim, es atsauksmes dzirdu labas, attiecīgi. Tad es objektīvi vērtēju, jo domāju, ka ir kaut kāds talants man uz to. Nu, un tad droši vien es varētu teikt... Grūti pateikt īstenībā vēl kaut kāds. Es ļoti koncentrējos uz rapu. Nu, es māku spēlēt basketbolu labi vēl, bet es to kādu laiku tagad neesmu darījis attiecīgi. Tad, jā, es teiktu vairāk, ka raps, jā, tas man dara baudu un tas ir mans numur 1 hobijs. Mēs vispār visādi kukeri esam. Mēs kaut ko mākam uzcept. Jā. Jā, pelmeņu receptus visādi zinām. Flabam gan mēs mākam cept. Jū. Jā. Tev OG. Es nezinu, nevar izdomāt tagad. Tev ir kaut kas? Nu, kādreiz bija, ķipa, sačakarēt kaut ko rītīgi. bet tas ar laiku mainās, ķipa. Un tagad, nezinu. Salabot kaut ko. Jā, kaut ko mēģināt salabot visu laiku, jā, vai kaut ko parūpēties par to, lai... Nu kā, tev ir talants bītos, tev ir talants faitos, nu tu jau cik gadus faito? Nu, kaut kāds atletisms ir dots, jā. Ir noteikti, jā. Varbūt pēc manis nevar pateikt, bet ir. Jā, OGs jau arī. Kaut kā neizdevās to attīstīt. Tu Flavijs skaters ir diezgan labs skaters. Kaut kas vēl ir. Nu jā, Raiču vēl ir Helmans Raits, viņš arī fighters ir. Jā. Raiču ir kādreiz repojis? Jā. Viņš yeah. tagad mēģina, jā. Nu, viņam rēcīgi sanāk, teiksim tā. Viņš ietekmējis no varbūt no tās prospektu puses, no kuras nevajadzētu ietekmēties, ka tu tikko sāki rakstīt. Nu, es tā neteiktu, nē, viņam arī dziļāks tāds moments ir. Jā, tad es neesmu dzirdējis. Vismaz vienu demku tončus, es to pēc tam uzlikšu. Vai jau tagad demku parādīt? Sākam klausīties. Līgojam plātē. No kā jums ir bail? No vecuma. Baigi, nē. Nu, es līdz kādiem 60 maksimums gribu izvilkt, tālāk negribu laikam. Man varbūt ir bail tikai no tā, ka nauda nebūs, teiksim tas. Man nav mīziens no augstuma, bet man mīziens nokrist. Man ir ar bail nenormāli no augstuma. Nē, zini kā, ķipā, piemēram, es arī pamēģināju uz X-iņu palēkāt kaut ko, jā. Un man čomaks iedeva vienkārši davai nomaust no mini rampas, tu pa rampām, es karoši normāli nolikos no rampām, es domāju, bļāņas, kā jūs vispār, ķipā, mēģina šito te visu laiku darīt, tad es baigi abrīnoju, piemēram, Edo, Flabu, Raiti, ka viņi skeito vienkārši krīt un vienkārši tu ties līdz tam līmenim, ka tu vari uztaisīt tos trikus un tā tev noķer varbūt to kaifu, bet es netiku līdz tam līmenim, es riktīgi daudz sasitos, ķipa, un tas domāju, kāpēc šito Man starp citu ir storijas par šito. Mans pirmais kickflips vainagojās ar to, ka mana māte domāja, ka man kāja būs gangrēna. Es nezinu, cik stundas vienkārši, ķipa, kaut kur vienā spotā, kur tajā laikā bija plus mīnus normāls asfalts, ķipa pieejams tāds neliels gabaliņš, ķipa taisīja kickflipu. Un man tas dēls visu laiku gāja iekšā kājai. Nu jā. Groči, man tas zilums bija pilnībā no ceļa līdz potītei. Un viņš bija nereāli lilā, un māte domāja, ka man sapūs kāja. Nereāli pārstrusojos, atceros. Bet es kaut kā jūtu, ka viss būs kārtībā, bet es dabūju gatavu to. Es tiku līdz bunny hopam. Nu jā, man ir nenormālākās bailes no augstuma no bērnības, bet es esmu viņas pārvarējis. Tagad man cepītā sajūta, teiksim tā, tāpēc, ka viņa nav ikdienas sajūta. Es vienmēr, kad ir augstums, es izaicinu sevi iet, bet, teiksim tāds, es neteikšu bailes, protams, bet, uztraukums vienkārši par to, ka
kaut kas varbūt dzīvē var notikt, teiksim, un vienkārši ir sarežģīts stragls ar naudu. Tas varētu būt, teiksim, tas, par ko es, teiksim, uztraucos reāli. Ne jau ikdienā, bet, tā kā ja uzdod jautājumu, tad es atbildu uz tādu. Par visiem, par kritieniem varbūt var paturpināt vēl nākamo jautājumu. Ko ir visvieglāk salauzt un ko visgrūtāk salauzt? Ķermenī? Vai vispār pa dzīvi? Vispār pa dzīvi. Visvieglāks, es teiktu, reputāciju un cieņu ir ļoti viegli salauzt. Pat ja ne cieņu, bet iespaidu par sevi. Ar vienu sliktu lietu var atstāt sliktu iespaidu par sevi. Un grūti salauzt. Pieri. Pieri, pieri ir stiprs. Jā. Šis ritīgi ciet ir. Tāpēc jau taisa headbutt degunā, un tad deguns uzreiz lauskās. Tu zinās labāk, bet... Reāli šeit. Grūti ir salauzt kāda iespaidu pēc tam par tevi. Jā. Kad tu esi sapis. Jā. Tas ir viss, ko mēs laužam. Edo, kaut kas ir noteikti pasakams. Gan jau, kad uzticība ir visvieglāk salauzt. Tu viņu bildo ilgi. Un teiks vienkārši 1-2 momenti, kad tu viņu pazaudē. Un visgrūtāk salauzt garu. Kā kuram, bet atbild ļoti laba. Jā, laba atbild. Vēl ir viegli diezgan salauzt 9-stāvenēm šitos durvi kodus poģikiem, kuriem 3 pulksteņus, jo viņas patiks iespiest tā, kāds ir. Laiku, jā. Vēl viegli ir salauzt mugurkaulu, izlicot pa 9. stāvlogu arī. Tas tā, jā. Ir tāda lieta. Gadās. Kas ir pēdējā gada lielākais LV hip-hop highlights? Pēdējā šī gada laikā, 24. gada lielākais Latvijas hip-hop highlights. Svaigākais vai visas šī gada laikā lielākais? Šī gada lielākais jūsu acīs, jūsu skatījumā. Daudz ir. Viens ir galvenieks. Tas ir viens. Tā. Es gribētu teikt Leksa battles pret Burlaku. Battles, jā, arī. Crazy. Jā. Tad noteikti Viesuls Palādījumā. Kas vasarā krūts notika? Pozis nesanāca, diemžēl, dēļ pasaules situācijas, nevis viņu vainas dēļ. Priekš manis es droši vien aizmirstu kaut kādu momentu, notikumu, un man, teiksim, kauns par to ir visticamāk, es nezinu. Bet uz to brīdi, tāpēc tas ir svaigākais galvenieks un Viesuļa Palādījums. Priekš manis ir tas, kad es ar Skuteli ierakstīju dziesmu un izdevām kopā uztaisījām video un vēl es uzstājos ar Skuteli. Tad, tas priekš manis ir vislielākais notikums, kas šajā gadā priekš manis ir noticis. Un Dēmon dienas arī ļoti labs albums bija. Ļoti labs albums tas bija. Es jau gribēju pateikt, ka Hotas beats un vārds bija rītīgi jā, dope. Tas ir kosmos. Un Gustavo beats un vārds arī. Tur ir dalīti viedokļi, man liekas, dēļ viņa bazara, ko viņš uz beats un vārds pateica, bet man liekas, anormāli labs beats un vārds, ko viņš izdarīja. Un Marko un Hota arī ļoti labi nomauc. Davai, Oģi, tu jau gudrāks esi šajos. Cerams, ka jūs arī labi nomauksiet. Cerēsim. Skatīsim. Jā. Un tad nākamais jautājums ir pretējs tam. Kas ir 2024. gada LV hip-hop lielākais pazorišs? Tas ir skaidrs, kas tas ir. Jā, es nezinu pat, vai es gribu par to runāt. Ja jūs gribat, jūs varat. Es negribu. Man liekas, ka tur jau saprotu. Es domāju, ka ierakstiet komentāros, kā jūs domājat. Jā, jūs versijas, kas lielākais LV hip-hop 24 repa pazoriša? Jā, un galvenais, kad mēs jau plus-mínus zinām, kas tas ir. Es domāju, visi, kas šeit esam noteikti, ja tas nebūtu noticis, visticamāk tas notikums, teiksim, tā vismaz ietvaros, viņš būtu diezgan normāli iespējīgs, teiksim tā. Vielu pārdomām reperiem. Tā kā rakstiet komentārus. Sliktākā darba pieredze. Jūs varat izdomāt, kā man jau bija. Secība. Tev jau bija? Jā, es jau stāstīju pirmajā reizē. Pirmajā reizē tad Oģis un Edo, lai pastāst. Es Gatrī pastrādāju nedēļu, gandrīz savu pirkstus nogriezu. Tas bija gaļima. Okay. Es 14 gados strādāju kādā bruģī, mums bija liels objekts, mēs bijām dahujā tādi sīki džeki savākti.
Un mēs norakājām visu vasaru. Mums, protams, ka tur nedamaksājāmies tam nereāli. Un tas viss objekts bija sačakarēts. Un nav tā, ka man varbūt tas darbs nereāli nepatika, bet tā bija mana pirmā pieredze, un kad tu tiec uzmest, man pēc tam ar visiem darbiem diezgan ilgu laiku bija struggles. Nu jā, sarežģīti ir. Es ātru visam, man bija vienkārši viens klients diezgan neveiksmīgs, teiksim. Klients pats no sevis visu sačakarēja tiesas procesā. Mans darbs tur bija normāli izdarīts, un pēc tam, kad viņš zaudēja procesu, uz diezgan normālām naudas summām, viņš vainoja mani, un teiksim, tas man ļoti nepatika. Es ar viņu vairs nerunāju. Pareizi dara. Tieši tā. Jums piešķirts pārvaldīt šadaunieku kruīza kuģi, un no prospekta komandas jāsadala uzdevumi. Kurš ko darītu, lai veiksmīgi izdzīvot mēnesi uz tāda? Ej, tu nos, bro. Ej, nos. Sadalīt pienākumus? Jā, sadalīt pienākumus. Zāns kukotu fūdu. Zāns pie fūda, jā. Q būtu sušefs. Kas ir sušefs? Tā kā aizvietotājs, ja Zānsim pēkšņi, nezinu. Punts sagriež. Jā, bet es varu arī palīdzēt viņam, teiksim tā. Uzreiz jau, ne tikai aizvietot. Jā. Jo es tad vienmēr visu laiku vienkārši smigā būtu, droši vien. Kaizers droši vien... Kaut kāds kap... Tu būtu tas, kurš ar vienu koka kāju un pudoli. Jā, būtu pirāts. Pašā brīdī būtu pirāts. Caur skaidru un visu laiku kaut ko stāstītu visiem. Jā. Kad rēcīgi muzonu likt un tā. Tāds vecais buks. Jūs jau sīkari, ko nesaprotat. Ko Ladis darīt? Oi. Nu, viņš visu laiku buhāt. Tas toši. Viņš turētu līmeni. Viņš kaut kādu tehniku labotu. Ar flabu kopā. Kompjus kaut kādus labotu, jā. Flavs būtu mehāniķis. Flavs būtu vienkārši mehāniķis. Viņš to visu prāmi uzturētu. Viņš klausītu Lagana norādes. Lagans būtu kā vairāk inženieris, un viņš būtu tehniķis. Un tad es no augšējā klāja teiktu, Džeki, iemesls, kāpēc mēs nedēļu stāvam uz vietas, es mums to paskaidrošu. Jā. Klaids visu kaut ko arī čiņītu remontētu, bet te nebūtu kompi. Viņš taisītu arī mājas kompis, viņš reāli tur remontus bliest iekšā. Kājīties visiem. Edo kaut kādus treniņus pasniegtu, lai mēs turamies formā, es domāju. Un Ješons arī. Un Ješa arī, jā. Ješa visiem nevis vienkārši teiktu, ka ir jātaisa. Viņš pušota, jā. Viņš vienkārši teiktu, ka tu neiztaisīs, es to par bortu pār. Ješa būtu Davids Gogins, ķipa mums. Jā. Par disciplīnu. Viņš mums liktu peldēt, ja viņš redzētu salas, ja viņš te peldīja. Jūrā. Caur vētru. Džeki, vētra. Ir. Karoču ēst mums ir kam taisīt, remonti ir stūrē. Kaut kāda apsaimniekošana, nu tur traudzenes čiepes tad varētu uzfrišināt visu, lai spīd un laistās. Es būtu navigators, gan jau. Jā. Nē, tu arī treniņiem kaut ko darīji. Tu būtu par medicīnu atbildīgs, teiksim. Jā. Tu kaut ko rubīji no tā, tāpēc... Jā, viņš mūs visus labotu pēc periklikiem. Ielikt vietā atpakaļ. Šādaunieku īsts poku kuģis, ne? Jā. Bet man liekas, mēs tur tīri labi sadzīvotos, būtu diezgan... Jā, būtu afigēnijas prāmis. Iedomājies, cik mēs dēmkas uztaisīt tur? Nē, normāli daudz, jā. Jā, Zants būtu arī skaņīšanās. Man ir jūras slimība daudz. Nu labi, mēs jau pa ilgu, ne? Ierakstītu dēmkas šī rācijā, jā? Jā. Nezinu, kur viņi saglabātos, bet vismaz mēs ierakstītu. Kaizers visu laiku no kaut kāda kapteiņa posta, viņš freestyle skaitas. Kaizera beats! Kaizera beats uz beata prospekt! Let's go! Edo. Yeah. Galva augšā, pat ja piseki pa krudaku pēdējo gaisa spiež ārā no plaušām, es atvilkšu elpu, daru neredzamo taustām un paužu to, kas to starp vienu un otru ausi nav. Pozīcija postā, bet citas ir flows tāds, nejauc krastus, neēdusi mierā coastguard, nedod ko prasa skarīgais bats uz basu off the top bar, kad savu trešo aci kasu nekad neesmu mīz, kaut ko pamanīt kras, esmu papījis daudz, kur arī manīts daudz, rindā seju ar masu, slipē skilu līdz tam, ka tā ir tanku par maz, lai mani nocelt no trases un rekur te nu es esmu, ietur klusuma brīdi. Zobos turu dinamītu, lieku kriketu pie degļa, vēl priekš pasakila brīd, pāris triki te būs smagi, prospekt uz beat. Prospekt, Edo, OG, Q, 2024,
Tu jau zini, treks ir beigts, kad ir OG šeit. Mums ir pilns bench shooter kā Golden State. Jauni gūneļi, kas vēl tikai troņīt beidz. Kamēr es rāds, kad uzkā bombi šeit. Blondīn, sorry, meiš. Atzīmēju sejā savu plombīru šeit. Da pok nav problēma šeit. Esmu prosti jobnus mongijs, ej. Tā vienevie teksti ir copy paste. Tāds papīrusos es nopīpēju. Iecementēju kājas līdz par potītē. Mēs bliež ar rieks, tu tik norīt spēj. Kad es lieku pāris, tu tik nospie play. Šito prostie pīs nevis noslīpēj. Kad es noslīpēju, tā mani panti saskanē šādi. Tas bija throwaways, 12 bāri palika pāris. Šita platē pa vai, mēs turēj. Es labākais MCs, kas jebkam nogrisnāts grozi kā gribi Kevins Durants. Uz salas plus prospekta bloku stāv, kas ir Kārls. Par mani runā darbi nevari pret sevi. Vienmēr prasīgs pēc dabas mani pazina kā G. Kopš 13. gada esmu bijis tas mašīna, fuck it. Jau kopš rakstīt es sāk, kad ir laiks kabīnē kāpt. Es brum darbīnu klāt. Pie miķa rādu tik daudz, tas pat vairs nav darbības vārds. Tas ir jau kā ģimenes sajiets, reprezentē pierīgs manies. Esmu savā vietā tā kā Milda pie Bastei vai kā Minhenē Bayern. Šis ir dzīris mums saliec, vienmēr nīstam mēs sakies. Vienmēr jūti manu sūtu pie Richtera skalas lietas. Prospekta pārogra. Sveiciens Zoodārzam. Hey yo Q, what it do? Yeah. Man kā jau kārtīgam mokījam šajos džungļos labi sokās, jo es psihonama krāklā turu sevi labi rokās. Veru vaļā acis, atkal cita māja, savā trubā skatos roļikus kā esmu visur gājis. Visas puķis izbradājis, pusi dzīves izrunājis, gludinājis, kādu kleitu vēlā hatā purinājis. Mani pretinieki dus, vērts bez tevis, 3 šadolnieki kapā 6 pēc zem zemes. Es bazarā nelienu, ja tas neiet pa navaru, mīlu zeltu ap kaklu. Sveicinu čavaru, rēt lietoju miegu, tā kā Marseļa ragavas. Tekila spaikt ar labu karteļa agavu. Džeki runā, ka sūta skuķis ar čārter reiz, bet kad es atnāku stūs ir tikai sardel šeit. Maud stilu tik netīru, tā kā kalpens kleit. Es cienu skaļāku tautu pēc konču balseni beigt. Manos tekstos rēt atradīs kādu lambu vārdu, jo man nevajag lambu vārds, lai man bāri būtu hard. Attieks mums bīt sirdī harpūns tāda, sarg plecs un galvas sautu šampūns tāds. Šitam mūrim pāri netiks pat, ja parkūru māki. Ēnām reperi nav gatavi kā ar būs tādi, kad es mauc sturi muti, tā kā bagūzi vāks, jo kad es spitoju slim, tu kaiti dabūsi kādu. Tu ķip studējis rap, tad tev ir kartoni grāts, tu filozofu. Studēt labāk Platonu sāc, uz ielas ierauga, ja izdomā viņš sadūra kādu. Skriem prom tik ātri, ka paurim parūka nāk nostiet, dosim bortā. Sāp krūt sauc ātros, prospektu uz lēts un mums mūsi vārtos. Pagrīt pa dzīvi, jo zem sunsi kāpos. Prospekt veiksmīgi es kā cūceni vārtos. Let's go. Let's go! Priešanas, flabīs. Jā, visi, mēs visi esam malači, karoči. Tu ir prospekt Latvijas. Prospekt! Kaisera beats! Nu ko, Džeki? Bija huiena viss. Yo. Īs raps. Jā, bija huiena viss un bija baigi rēcīgi, bija baigi nopietni, bija visādi, kā jau tajā dzīvē notiek. Paldies, ka atnācāt un paldies visiem, kas noskatījās. Es jūs vēl nelaidīšu prom, man te katram pa maisam vēl. Pa maisam. Vienmēr, šajā brīdī vienmēr viss tā. Ko? Kas maisā? Kas ir maisiņā? Kaķis maisā. Ovā. Oi, bļa. Viņš jau nograbēja. Tas Ļoti labi. Tas no EHR un dēlēt prezentiņš. Liels paldies. Nice. Liels paldies. Man arī tā brīvdiena. Gling. Beats un vārds! Let's go! Atā! Šis ir beats un vārds. Šis ir beats un vārds. Beats un vārds. Jā, beats un vārds.